esam atgriezušies zemnieku saimniecībā Eriņi, lai kopā ar Sinženas pārstāvi Aigaru un zemnieku saimniecības Eriņi saimnieku Andri apskatītu ziemas rapšu sējumus. Kopā mēs novērtēsim, vai rudenī paveiktie darbi ir bijuši pietiekami, lai ziemas rapsis pārziemotu un izveidotu potenciāli labāko ražu. Sveiki, kolēģi! Esot šeit rudenī, konstatējam, ka rapsis ir pietiekami labi noregulēts, lai veiksmīgi pārziemotu. Aigar, kādi ir komentāri tev, kā rapsis izskatās šobrīd? Šobrīd mēs varam redzēt, ka ziemošanas apstākļi ir bijuši ideāli. Rapši bija perfekti pagājušajā gadā sagatavot, lai ziemošanu viņi varētu veikt ideāli. Andri, varbūt varētu pastāstīt tehnoloģiju, kāda ir veikta šajā pavasarī tieši šo ziemas rapšu izmēģinājumu lauku. Šeit tika miglot 170 kg kas plus sekofīts vai ATS sērs. Pēc nedēļas tika medaks amistārs plus pekari. Pēc 3 nedēļām Orijos sāra, Orijos karnadina karatē zeons. Un tagad skatīsimies tālāk. Kā pirmo, Aigar, apskatīsim Saja Alibabu, kas ir sakņu augoņu toleranta šķirne. Šķirne Alibaba ir sakņu augoņu tolerantā šķirne. Šeit mēs redzam laukā, ka viņi ir ļoti labi pārziemojusi. Šī ir viena no Sinženas populārākajām šķirnēm, kur ir toleranti pret sakņu augoņiem. Mums ir ļoti jāpārdomā, kādā laukā mēs sējam ziemas rapšus. Ja, piemēram, lauks ir inficēts ar sakņu augoņiem, tad mums noteikti jāizvēlās šķirnes, kas ir tolerants pret sakņu augoņiem, jo, kā mēs zinām, mēs varam zaudēt ražā līdz pat 50–70%. Mums vajadzētu arī atcerēties tajos laukos, kuros mēs sējam intensīvi rapsi, atcerētos, kad jāizmiglo arī rapsis kā sārņaugi. Tai pašā laikā arī jāatcerās arī, kad ir nezāles, kas ir krustiešu dzimtas, kuras arī būtu ļoti vēlams izmiglot rudens periodā. Šobrīd esam pie šķirnes Aganus, kas ir agrīna šķirne gan novākšanas ziņā, gan arī ziedēšanas. Šķirnei piemīt arī tādas īpašības kā laba veldušu noturība, rupjas sēklas, teicama ziemcietība. Līnas agro piedāvājumā ir arī ziemas rapšu līnija šķirne Ilona, kas izceļās ar ļoti augstu ziemcietību, kā arī ar augstu ražas potenciālu. Sējas termiņš līnijas šķirnē parasti ir pats pirmais. Tātad mēs varam mazliet sadalīt sējas termiņus starp hibrīdiem un līnijas šķirnēm, un līnijas šķirnes mēs sākam sēt pirmās, un tādā veidā mēs varam mazliet paildzināt saimniecībā sējas laiku. Izmantojot izdevību, kad esam zemnieku saimniecībā Eriņi, aplūkosim arī hibrīdo ziemas miežu šķirni Barakuda. Audzējot hibrīdos ziemas miežus, ir jāņem vērā daži ļoti būtiski faktori. Pirmais būtu pareizs sējas laiks, otrais būtu jāizvēlās pareizs sējas deva. Tālāk būtu ļoti nozīmīgi pavasarī veikt ļoti pareizu un laicīgu slapju mēslojumu devu, jo hibrīdie ziemas mieži kā pirmie mostās no ziemājiem. Šajā laukā mēs varam redzēt, ka slapju mēslojums ir iedots laicīgi un mieži izskatās ļoti skaisti, bet tālāk mums ir ļoti būtiski nākošie faktori, kuri jāņem vērā. Tie būtu augu aizsardzības līdzekļu lietošana, tātad fungicīdu lietošana, un ļoti nozīmīgs faktors būs arī augu regulēšana. Ja jūs ievērojat visus iepriekš nosauktos Aigara ieteikumus, tad hibrīdo ziemas miežu sēja jūsu saimniecībā būtu vislabākā. Paldies, ka skatījāties! Un lai veiksmīga sezona!